Esiet sveicināti jaunākajā BūtLV video. Šodien jūsu uzmanībai piedāvājam kompānijas LG viedtālruņa saimnes flagmani LG G2. Ar ko tad šī ierīce ir interesanta? Tā ir 5,2 colu Full HD displejs un, kā redzam, ļoti mazs rāmis apkārt šim displejam. Pirmais, ko pamanam, ierīces priekšpusē nav novietoti nekāda taustiņa, bet tas nav brīnums. Ne pirmais, ne pēdējais Android viedtālrunis, kuram ir šādi vadības taustiņi. Bet, kā par brīnumu, nedz ierīces labajā, nedz kreisajā sānā, nedz arī augšpusē nav neviena taustiņa. Skaļuma, regulācijas un ierīces ieslēgšanas izslēgšanas taustiņi novietoti aizmugurē, kas pēc LG domām ir ērtāk. Tomēr, lai mums nevajadzētu katru reizi atbloķējot ierīces displeju spiest šo taustiņu, kas ir ierīces aizmugurē, varam to ērti atbloķēt, divreiz piesitot pa ekrānu. Redzam, ierīce pamostās. Tieši tāpat varam arī ierīci nobloķēt. Gan micro USB, gan arī mikrofona austiņu pieslēgvietas novietotas ierīces apakšā. Ierīces aizmugurē varam atrast 13 megapikseļu kameru, kura var lepoties ar optisko attēlu stabilizēšanas funkciju. Par to, kāda ir šīs kameras uzņemto attēlu kvalitāte, ļausim spriest jums pašiem, kā jau ierasts arī ierīces uzņemtie foto būs pievienoti BūtLV apskatam. LG Optimus G2, kā jau minējām, ir aprīkots ar 5,2 colu displeju, kurš nodrošina 1920 x 1080 pikseli jeb Full HD izšķirtspēju. Displejs ir veidots IPS tehnoloģijā, un tas nodrošina ļoti labas kvalitātes attēlu, kā jau varat to redzēt. Ierīce darbina 4 kodolu Qualcomm Snapdragon 800 procesors, kurš darbojas 2,26 GHz takts frekvencē. Viedtālrunim ir 2 GB operatīva atmiņa, savukārt iebūvētās atmiņas ziņā pieejami 2 modeļi ar 16 un 32 GB ietilpībām. Ierīcei ir 3000 mAh akumulators, kurš nav izņemams paša spēkiem. Ar šo akumulātoru ar vienu uzlādes reizi ierīce vidēji aktīvas lietošanas režīmā spēs darboties 2,5 dienu. Protams, ja būsim kā pielipuši ierīces ekrānam, tad loģiski vairāk par vienu darba dienu varam negaidīt. Par ierīces veiktspēju jautājumi visticamāk būs lieki. Nav nekādu šaubu, ka LG G2 ir augstākās raudas viedtālrunis, kurš nodrošina arī atbilstošu veiktspēju gan dažādās spēlēs un aplikācijās, gan arī zibenīgā lietotāja interfeisa darbībā. Kā jau visi ražotāji, arī LG cenšas pacelt savus ierīces pievienoto vērtību, izdaiļojot to ar dažādām programmatūras ekstrām, kā piemēram jau minētā displeja atbloķēšana 2 reizes piesitot pa to. Noteikti noderīgs būs gestu mode režīms, kas, kā jau varam noprast pēc nosaukuma, paredzēts brīžos, kad ierīci lietosim ne mēs paši, ne tās īpašnieks. Gestu mode ļauj iestatīt atsevišķu sākuma ekrānu, tā teikt, viesiem, attiecīgi izvēloties, kādas aplikācijas tajā attēlosim un loģiski padarīsim pieejamas. Uzņemot video, mums būs pieejams tāds režīms kā audio zoom, kas attiecīgi ļauj, tā teikt, izvēlēties precīzu skaņas ierakstu avotu, kuru vēlēsimies dzirdēt labāk un skaidrāk. Starp citu, runājot par minēto audio zoom tehnoloģiju, tas nav tikai pliks programmatūras risinājums, bet arī fiziski pats viedtālrunis ir aprīkots ar 3 mikrofoniem. LG Optimus G2 ir jaudīgs augstākās klases viedtālrunis, kurš arī ir ļoti ērts lietošanai, un ar visu 5,2 colu displeju varam bez jebkādām problēmām aizsniegt jebkuru ekrāna stūri. Ierīce rokā ir ļoti ērta, protams, nedaudz nāksies pierast pie šiem aizmugurē novietotajiem taustiņiem. Taču vēlreiz pieminēsim, ka atbloķēt ierīci varam arī ar šādu kustību. Viedtālrunis var lepoties ar labi nostrādātu programmatūras pusi, kas darbojas raiti un bez nekādas aizķeršanās. Šeit gan arī būtisks nopelns ir jaudīgajiem ierīces dzelžiem. Tāpat arī programmatūrā iekļauti ļoti daudz patīkami bonusi, gan jau tie, kurus minējām iepriekš, gan arī citi. LG G2 ir vēl viens ļoti pievilcīgs faktors.
Ierīces cena Latvijas internetu veikalos ir sākot no aptuveni 305 latiem, kas ir ļoti konkurētspējīga cena par šādas klases ierīci.